Šīs nedēļas laikā man gadījās dzirdēt Bērmanītī to, ka esošie studenti vervē uz savām fakultātēm jaunos talantus, mācīties gribētājus. Un es neatceros, kas tā bija par fakultāti, bet viņas uzstāšanās laikā viņi pieminēja to, ka no sākuma bija tumsa. Tad Dievs radīja gaismu. Ja mēs par pamatu ņemam šo metaforu, tad man nākas apgalvot, ka viss, kas ir saistīts ar tumšo, ir bijis pirms vispār parādījās gaisma. Lūk tā. Es, protams, negribu, lai man nolinčo kristieši par to, ka Dievs ir, vai atkal otrādāk pretēji domājuši cilvēki par to, ka viņi nav un ir tikai satans. Es gribētu teikt to, ka uz šīs pasaules cilvēkus var iedalīt vairākās kategorijās, un pāris no tām ir šādas. Ir cilvēki, kam ir vajadzīgs gans, un ir cilvēki, kam nav. Tiem, kuriem nav, tos mēs varētu uzskatīt par cilvēkiem, kas paši varētu būt gani. Savukārt, tiem, kuriem ir, tos mēs varētu uzskatīt par aitām vai jauniem. Punkts. Lai jums smags vakars un smagi 130 decibeli.